visiem. Kā jau minēju, man sauc Rebeka. Un tētis ļoti gudri. Viņš man no rīta neko neteica. Mēs iesēdāmies mašīnā, jau ir pa vēlu man kaptā. Tas tā joks ar humoru sāk. Pateica, ka viņš grib, lai viņš domā, ka man vajadzētu padalīties ar liecību. Un tad tagad, kad mēs braucām, abas arī man iedrošināja, teikt, forši teicis, labi, gatavi. Un tad, sēžot, domāju, kad braucām, bija tāds, visa mana dzīve ir viena milzīga liecība par to, cik labs ir Dievs un kā viņš sargā un rūpējas par mani šajā gadījumā. Un kaut kā arī tagad sākumā klausoties, tad man bija tāds, ok, es zinu, ko es pastāstīšu. Bet, es neesmu dalījusies ar šo liecību vēl, līdz ar to šādā pirmā reize, es centīšos tā ļoti kompakti. Tad, kad man bija 10 gadi, mēs bijām Indijā visu ģimeni sanāk. Es, tētis, mamma un tajā laikā bija vēl 3. Viens brālis un 2 māsas, mēs bijām 4. Bet tad, kad mēs atbraucām atpakaļ no Indijas, tētim bija jāpaliek Indijā. Un atbraucām atpakaļ, sanāk, mēs 4 bērni ar mūsu mammu. Un mamma jau bija stāvoklī ar manu jaunāko māsu. Un tas bija laiks, tad, kad ģimenē bija ļoti saslims un man vecāku laulībai bija liels problēmas. Un tajās tikām iesaistīti arī mēs bērni. Bet tajā laikā tieši visvairāk tika iesaistīta es, jo es biju vecākā. Un tad cik, kad mēs atbraucām no Indijas, tēta nebija, tad es kļuvu par kā otru vecāku savām māsām un brālim. Lai gan man bija tikai 10, un tad bija jāņemas tā loma, jo nevarēja mamma Vīlēna pati visu tik galā, plus viņi jau bija stāvokli vēl. Un pat cik tajā laikā bija arī ļoti smagas attiecības viņiem vecākiem, mana mamma izgāza savas emocijas, savas sāpes, es teiktu, un dusmas uz mani, jo es biju tāds tā kā, es nezinu, kā to tā smuki pateikt, bet pat cik es uzņēmos to vecāku lomu, tad pret mani izgāza tos negatīvās emocijas, kas būtu pret otru partneri. Un tas bija arī laiks, kad mana jaunākā māsa bija piedzima, un tajā laikā sanāk, loģiski man bija jāpalīdz ar jaundzimušo un jāpalīdz uzturēt un apkopt pārējie mazie māsas un brālis. Un tad, vienkārši piemērs, tur katru dienu 2 stundas vai 3 jāved mazā māsa pa mežu staigāt, kamēr viņa guļ, viņa jāliek gulēt naktīs, jāattīra dzīvoklis, tādas lietas. Un cik es arī ļoti daudz ko zināju par to, kas notiek ar maniem vecākiem, es biju ļoti sāpināta un es nemācīju tik galā savām emocijām, un katru reizi, kad es mēģināju ar citu cilvēku par to runāt, man ļoti bieži pārmet par to, ka es visiem esmu nasta un kad es daru pāri savai mammai ar tiem momentiem, kad es centos galā savām emocijām, un es varbūt dusmojos vai kaut ko tādu. Un es atceļos ļoti skaidri, kā es dievkalpojumā sēdēju, un pēc dievkalpojumā pie manis pienāca sieviete, kuras nekad nepazinu, un viņa man pajautāja, kāpēc es bojāju savai mammai dzīvi un savām māsām un brālim. Un tajā laikā, kā 10-gadīgs bērns, es nevarēju saprast. Es it kā daru visu, es it kā cenšos, bet tas nav novērtēts, tas nav labi. Un, kad cik man nebija īsti neviena ar ko runāt, es sāku rakstīt grāmatiņā savā tādā mazā kladītē, rozā, kā jau meitene pienākas ar princesēm. Un es sāku, pat cik man nebija kam rakstīt, es rakstīju vēstules tā kā Dievam. Es sāku tās vēstules tā kā mīļais Jēzu vai Devas tēvs, un tad es rakstīju vēstules. Un pat cik es jutos ļoti, ļoti viena, negribēta, es vienmēr parakstījos kā tava bērnīte Rebeka. Tas varbūt tagad izklausās tā ļoti dramatiski, bet tajā laikā es tiešām tā jutos, un tā arī bija tas, kā es uzskatīju sevi par to. Un tad paiet vairāki gadi, paiet 5 gadi. Daudz, kas ģimenē ir mainījies, un tā grāmatiņa jau sēž kaut kur putekļu kaudzē, nav aiztikta, un es par viņu esmu arī aizmirsusi. Un es tajā laikā, man liekas, ka katru vasaru
uz Latviju brauca evaņģēlists Nātans Moris. Es nezinu, varbūt kāds no jums ir bijis. Ļoti svētīgi un ļoti fantastiski dievkalpojumi. Un pirmo gadu, kad viņš bija Latvijā, tajā dievkalpojumā, tā, kad viņš par mani lūdza, Dievs dziedināja mani no vienas medicīniskas problēmas, kas man bija kopš ļoti agras bērnības, kura man bija kādus 10 gadus aptuveni. Un es par to nevienam vajag neko nestāstīju, bet sanāk, tajā 17. gadā viņš vienu vakaru teica, tā kā labi, es esmu šeit bijis vairākus gadus, vai kādam ir liecības, ko var padalīties, tad lūdzu iznāk priekšā un pastāstiet man, visiem, precīzāk. Man tajā laikā bija 14, un man bija tāds, ko es tagad tiešu 1000 cilvēku priekšā un stāstīšu to, ko man dziedināja. Tas ir baziņi, es negribu, lai es man skatās. Un tad, bet tā bija tāda pirmā reize, kad es reāli jūtu, ka pilnīgi tā kā velk, ka man ir jāiet tagad. Beidz, man likās, varbūt rīt, nē, ej tagad. Un paldies Dievam, es paklausīju un es izgāju priekšā un es padalījos ar savu liecību. Un nākamais, kad man sāka lūgt. Tad paturiet prātā to, ko es rakstīju tajā grāmatiņā, to neviens nezināja, neviens. Vispār, ne mani vecāki, ne manas māsas, ne kāds cits cilvēks. Es nevienam nekad nebiju stāstījis par tām vēstulēm, ko es rakstīju Dievam un kā es parakstījos tajās vēstulēs. Lūk, un tad atpakaļ bija tā, ka Nātans par mani lūdz. Un viņš lūdz, un viņš teica, es nezinu, kāpēc es tev to saku, bet tā, kad es uzliku roku tev uz galvas, un Dievs teica tev pateikt, kad es tevi nekad neatstāšu un ka tu neesi bāreni. Viss, man asaras rit, es pilnīgi sāku šņukstēt, jo nebija veids, kā kāds to būtu varējis uzzināt, ja tas nebūtu bijis Dievs, kas viņam to būtu pateicis. Tāpēc, kad cilvēkos man ir 2 vecāki, kāpēc lai es kad būtu jutusies kā bāreni, vai ne, kurš to būtu zinājis. Un, var sakot, tas, ko Dievs tam Nātanu pateica tajā vakarā, ir kaut kas, kas ir man palīdzējis iet cauri ļoti daudzām lietām, ar kurām es dzīvē esmu saskārusies, jo tas man tā kā atgādina to, ka varbūt tad, kad man liekas, ka neviens nesaprot un ka neviens neredz un ka nevienam neinteresē, kad ir kāds, kurš ne tikai dzird, bet arī lūk. Un tas ir arī kaut kas, ko es varu atgādināt, ja visiem jums, ja kādam ir arī tāda sajūta brīžiem, kad neviens neredz tās slepenās sāpes, tās slepeno kaut kādu nastu, ko viņi nes, tās kaut kādas bailes vai tāda sajūta, ka ir noraidīts vai negribēts, ka viņš dzird un ka tā nav. Jā, tas no manis tāda mazliet. Paldies! Labi. Paldies, es pirmo reizi dzirdēju. Es mēģinātu runāt latviešu valodā. Peter, can I take this forward? Yeah. I just don't like this. Jā, labi. So, es mēģinātu runāt latviešu valodā. Ja jūs nesaprotat, tas ir mana kļūda. Un es sakiet, Rebeka palīdz kaut kur reiz, ja? Kā sakiet, man sauc Sēms, es dzīvoju Rīgā. Es strādāju kā angļu valodas skolotāju. Tagad gandrīz 20 gadus strādāju kā angļu valodas skolotāju, privāta skola. Man arī ir privāta klientiem. Jēkabpils ir īpaši. Es zinu, man ir 2 privāti klienti no šī pilsēta, kur dzīvoju. Es dzirdēju, ka agri sakiet, ka cilvēki zinuši, tā Reinis Litišs, viņš bija manā, viņš dzīvoja šeit, un viņa ģimene arī. Un arī daudzreiz, kad we go past. Jā, šī pilsēta, es daudzreiz ir tā Circle K, tā Jā, tā veikali. So, man patīk tā vietā. Man ir, es ticu, ka ir kaut kur kā Dievs ielikt manā sirdī par jums. Bet pirms bišķiņ, cik es mēģinātu īsa manā stāsts liecības bišķiņ, ja? Un tad, lai jūs saprot, no kur es nāku.
kāda situācija šodien un kā es mācos no Dievam, ja? But pirms, let's pray. Father, I pray in Jesus' name that you will help me, help all of us to understand your heart. And let every word that I speak, let it be from you. We are yours. The word is yours. Bless us. In Jesus' name. Amen. Bišķiņ manā pagātnē es biju dzīvoju, es dzimtu Indijā. Un pirms manā dzemdībā divas brālis nomirīja. Es domāju, 6 mēnesī starpībā. Un tētis bija vasaras svētki pionors, pioneers. Pioneers, jā. Tētis un mamma pasēlt draudzēs un tētis bija apostols gandrīz. Es atceros, kad mēs dzīvojam, kad es dzimdu, kas mēs augt, tētis un mamma bija kolosāla ticība. Tas es personīgi nesatiku tā cilvēku ar tā ticība, ja? Es atceros vienreiz, mana tētis un mamma bija tā, radikāla ticība, un tas bija obligāti. Svētdien ir par Dievu. Svētdien ir Dievu kalpojums. Vienalga, kas notiek, visu ģimeni obligāti vajag uz Dievu kalpojums. Un bija laiks, kad katru svētdieni mēs 5 bērns, ja? Mēs esam bija 4 puišas un 1 meita, ja? Jā. Visa 4 es domāju, visu 4 puišas. Visiem bija caurējā. Thank you. Caurējā. Tas būtu rītā, ja? Svētdien rītā sākt. Mūsu mājās bija tikai viena toilete, ja? Un es atceros, mēs 4 bija rindā, ja? Pirmā iekšā, un kad nāk ar otrā, visu mēs stāvēja ātrāk, nāk ātrāk, crazy laiks. Un kad 4 nāk, kad 4 ārā, tad pirmā atkal iekšā, ja? Un es atceros, ka mēs tēti, mēs nebraucam Dievu kalpojumus, but you go and pray for us. Tu vari lūdzu par mums. Jā, bet es atceros tā radikāla ticība mana tētis un mamma. Tētis saka, stop. Vienkārši tētis lūk, Dievs, mēs esam, we are going outside to God's Spirit, to spend time with you. Mēs ejam ārā, lai pavadītu laiku ar tevi. Man vienalga, kas notiek, we are going. Un mēs zinu tētis raksturs. Ja tētis saka, tad vajag vienkārši paklausīt. Un visu 5 bērns un mamma un visu ārā. Un tas bija crazy, ja, ticībā. Tā laika, kad mēs nāk ārā no mājās, stop. Stop. Tā moment, stop. Un mēs skrien uz vilcienu stāciju, uz vilcienu, uz dievkalpojums, nāk mājās, un tad atkal. Un tas bija kolosāls, saprotā? Un kad mēs bija bērns, es atceros daudzreiz, mēs liek, Santa Barbara, tas ir crazy. Tas ir traki. Traki kādi. Un es atceros tā laiks bija, mēs redzam daudz lietas tā, ja? Un arī mūsu mājās bija cilvēki nāk par lūkšanas, ja? Man tētis nebija mācītājs, viņš bija vienkārši vecāki, draudze vecāki, bet bija apostola tā pozīcijā, ja? Un mūsu valsts ir hindus, muslims, buddhisti, tā visu, ja?
Un mūsu mājās nāk cilvēki par lūkšanā, par dziedināšanā, Dievs darīja daudz dziedināšanas, un arī launa garu. Jā. Jūs saprotat? Jā. Visu. Un es atceros, mēs bērni, man bija bailes, tā laiks, ja? Tāpēc, ka tā cilvēki, kad launs gars nāk, tas ir crazy. Tas bija, kliet, ja? Kliet, un es atceros, vienreiz es redzēju vienu sievieti tā... Mutē, siekas... Nē, tas ne mutē, what is the tongue? Mēlē nāk līdzīgi, gandrīz šeit. Tas bija, es atceros pirmo reizi, es redzēju, Santa Barbara, es nezināju, kā ir mēlē, cik, bet tas bija tā gārs nāk, bet tētis mama un mana omīte, mana mama omīte arī bija lūkšanā, omīte. Tur jēd, un tā drosmi, ja, tā bez bailiem, tā autoritāte, jā. Jēzus, un vienalga, kāds kliet vai Jēzus var un tā laika ārā, un cilvēki ir normāli, un draudzē pasels, bet viņi tā ļoti spēcīgs, ko es atceros, un es pagājušajā reizē vīrs Pirti arī mēs runājam par tā, un arī cita Bālī draudzē Igors, kur mēs bija arī es atgaidināt draudzē arī par tā lietas ir. Šeit ir labs vieta, brīvība, lai mēs ziedam, Dievu slavējam, bet ir valsts šodien, kur šī brīvība nav. Piemēram, Indijā es dzirdēju arī daudz caur mācītājs bija, they hit tone heads and stuff. Fiziski tā pārsīt, brāļu galvenos. Un cilvēku nomirīja, kristīšu cilvēku, ja? Tur crazy. Un ir kaut kur, es domāju, vienu kāds atpakaļ, kaut kur mamma, kad mēs runājam ar mammu, mamma saka, dēls, tu netici, kas notiek šeit, Indijā, ja? Ir daudz vietas, kur tā radikāla ticība draudzē, ja? Ir, kad lūgt, tad nomiri cilvēku. Augšām celās, ja? Tāds cilvēks. Un tā cilvēka nav visu bībeli arī. Valstī ir gandrīz 1600 vai 1700 valodās, ja? Un daudz valodās nav pilna bībeli. Un ir arī situācija, kur misionārs varbūt viens nodaļā vai kaut kur tulks tā valodā, kur viņš brauc. Tas ir iekšā mežā kaut kur cilts, ir maz cilts vai kaut kur. Par Jēzus kaut kur stāst pie tulks un paņem tā papīru un varbūt viens dienā vajag kājām, caur mežā, tīģeris, lielu, kaut kur un uz cilts. Un runāja tikai par tā nodalā, ja? Un cilvēki, kur dzirdē, vienkārši ar ticību, ja? Saņem tā vārdu un raud Dieva priekšā. Un ar ticībā stāvē un lūk par cilvēku, kurš ir nedziedināšana, un redza daudz brīnums notiek tur, ja? Un kāpēc es runāju šeit? Es jūties, ka šī draudze vajag dzirdēt par tā. Es neplānošu runāt par šīm lietas, ja? The difference is... Atšķirība ir tāda. Atšķirība šito vienkārši ļoti vienkārši lietas. Kā es redzēju tētis mamma arī. Kolosāla lūkšana dzīve. Kolosāla. Un es atceros, man tētis arī bija katru nedēļu, viņš darīja daudz Dieva darbus, bet katru nedēļu viendienā viņš darīja gāvēšanā. Un kad mēs bērns runājam par tēti, kāpēc gāvēšanā? Mašīnu vajag garāžu, un katru kristīšu vajag uz Svētās garas garāžā. Ar pārbaudījums, lai mēs tas pārbaudītu, kur ir problēma ar tava dzīve, ja? Un katru nedēļu tētis, mamma arī es ticu gāvēt, un es daudzreiz atceros par mana tētis,
rītā līdz vakar līdz strādā, un kad nāk vakarā, paņem rītdienas brauciens un ej citā pilsētā vai kaut kur un runāju Dieva vārds. Un daudzreiz es atceros, es redzēju, tētis vienkārši face down. Kas ir face down? Seju vienkārši guļ uz zemes. Zemē. Pilnībā. Kadreiz viena stunda vienkārši Dieva priekšā slavēju un tā lūkšana. Un es atceros, mēs jūties mājās, ja, kā ir kaut kur tā Dieva godība. Mana mamma tagad ir tētis nomirīja, kad es biju 16-17 gadus. Mamma tagad ir gandrīz 80 gadus. Mamma. Bet katru dienu vienalga, kas notiek? Rītā, kad mamma pacels, pamosties, gandrīz viens, varbūt 2 stundā. Vienkārši ar viņa brillēs un sēd un lasi Bībeli, ja, tā slowly, lāna, lasi Bībeli. Un daudz reizes redzēt tā rokas augšā un ar vienkārši raudi un lūkšana. Un tas ir mana background. Kas ir background? Manā ģimenē tā situācija. Un tā laiks, kad 2 puišas nomirīja, tētis un mamma ļoti lūgt, un tad es zinu. Un kad es zinu, svētās gars runāju tēti, un sakiet, šī puika būs ar mana kalpošanās, mana kalps. Bet vajag lūgt par viņu daudz. Un mamma sakiet, ka atceros, kad es biju zem, no bērnībā bija daudz problēmas. Gandrīz katru reizi kaut kur slimības un problēmas, un katru nedēļu bija problēmas. Un tā laiks svētās gars vadīja manam tētis, gāvēja 3 dienas par mani. Un tā 3 dienas svētās gars runāja, ka šī puika būs ar mani, un vajag lūgt par viņu un tā, ja? Un tad man bija zierināšana. So, es augt, un es skrienu ar manā liecībā. Es tikai runāju bišķīgi specifika lietas. Bet es atceros tā laiks, ja, ka vienmēr man bija kaut kur uzbrukums par manā dzīvē, ja. Vienmēr kaut kur ir vai crazy situācija mājās, vai skola, gandrīz katru mēnesi klāts audzinātājs aicināt manā tētis. Mamma saka, tava puika ir crazy problem. Un tētis, kad es nāk atpakaļ mājās, tad tētis Pēra. Jā, tēra? Pēra. Un tas bija normāli manā dzīvē. Tas bija daudzreiz ar šito, kas ir šito? Cirkšnu? Siksnu. Dažreiz bija ar šito kabeli. Vadiem. Tas bija daudzreiz, kad es eju uz skolā, bija tā dizaina, tā tatu, ja, tā šito. Cepavējums. Jā. Bet tēti, es zinu, ka tētis mīlu manu mamma arī, ja? Bet es biju ļoti problēma bērnu. Kāpēc es runāju šeit? Lai iedrošina mamma un tētis. Ja, bet es atceros, tētis un mamma vienmēr lūg par mums. Vienmēr. Labi. Un tad tētis nomērīja, es biju rock'n'roll arī, bija crazy situācija, es biju rock grupā, crazy daudz, tur daudz liecības par tā lietas. Un kad es biju, un mūsu valsts arī bija ļoti spēcīgs kalpošanas, svētās gars kalpošanā mūsu valsts. Tāpēc, ka mums nav šī brīvības un vietas un tā lietas, ja, par kristīšu cilvēku. So kristīšu cilvēku ir daudz, mums ir tikai options. Variants. Lūgt. Tāpēc, ka mums nav daudz draudze, nav telpa. Ēkas nav, mums nav resursi, ja? Resursi. Mums ir vienkārši un viss. Jā.
Mana tētis, mamma arī bija no hindu brahmenu, tā sistēmas, ja. Tur ir daudz burvestībā arī. Indijā ir daudz crazy burvestībā. Jūs dzirdat varbūt par guru un tā daudz lietas. Tur ir crazy burvestībā Indijā. Un kur ir daudz burvestībā, tur arī ir daudz Dieva žēlastība un Dieva spēks. Un tur bija daudz pravietu, kolosāli pravietu. Un es atceros, daudzreiz mūsu mājās nāk apostoli vai mācītāji vai pravieti nāk mūsu mājās. Un es biju ļoti maz. Un visu gandrīz, kad nāk, mēs lūkšana laiks visu saka ar tētas mamā. Sams būs Dieva kalps. Dievs dod viņiem dāvana no music un tā. Un es biju ļoti maz, es nesaprotu, bet es atceros, thank you, paldies. Un visu brālis arī, ja, tā. Kad tētis nomirīja, tas bija ļoti crazy shock. Un es atceros tā laiks, es domāju, ka visu pasaulē pabeidz. Bet tā laiks bija sākumā arī jauna līmenis mana dzīvē ar garīgā. Kad debes tēvs bija ļoti personīgas ar mani no tā laikā, ja? Un tā laika pravieti bija, ka tu precājies sieva, kurš nebūs no Indija. Tas bija ārzemnieks. Es atceros, mēs ģimene bija šokā, domā, ārprāts, nē. Tāpēc, ka indiešu cilvēki ļoti nationalistiski, ja? Kas ir nationalistiski? Un tas ir ļoti stipra. Es atceros, mamma saka, jā, tu dari, kad pabeidz un ej, mamma saka, jā, tu dari šito, tu ej ar ģimene arī, ja? Man vienalga, bet tu ne. Man es saka, nestreso, vienkārši lūk. Un kad Dievs zina mūsu sirdī, Dievs mainīja. Dievs pēc tam saka, labi, šī grupa nepatīk, labi, tad Sams es dotu kaut kur indieties, ja? Bet Dievs mainīja visu situāciju, un es priecājos latvieti. Un kāpēc es saku tagad šito? Lai jūs saprotu, kur tās tāds brauc. Un es domāju, 2 nedēļas pēc kāzas. Mēs bija viņš ir tagad arī manā garīgā autoritāte, mēs bija viņa mājās mācītājs, viņš arī apostols. Tad tas bija Rebeka mamma, tā Latvija. Viņš ejus runājot ar mācītājs sieva, un es un mācītāji tikai mēs lūkšana laiks. Mēs lūgt, un tā mācītājs atver ārcis un sakiet man, Sams, es redzēju, īstenībā, ko viņi saka, ka būs, there will be a divorce. Būs šķiršanās. Un es atceros, tas bija vienkārši 2 nedēļas pēc, 1 vai 2 nedēļas pēc kāzas, un es biju šoka, pilnīgi šoka. Un es atceros, ko viņi saka, tu vajag ļoti uzmanīgs, Sams. Ja tu neuzmanīgs, tad būs šito. Būs šķiršanās, ja nebūs. Yeah, you have to be extremely careful. Ļoti careful. Ir jābūt ļoti uzmanīgam. Bet es tas ir mana raksturs, jā, paldies, jā, thank you, bet es daudz nedomā par tā lietas, jā. Un tad Rebekas mamma nāk atpakaļ Latvijā, un es pēc kaut ko mēnesī nāk Latvijā. Tas bija 2001. gads. Un 2-3 dienas pirms es sēdu pirmoreiz lidmašīnā. Es biju lūkšana laiks ar citā mācītājs, un viņš bija praviet arī. Mēs sēd lūkšana laiks, un svētās gars atkal runāju. Sams, es tevi sūtīju šo valstu, tas ir ļoti grūti valsti. Ja? Un mēs nezinām par Latviju, mēs vienkārši zinām kaut kur Krievu, kaut kur ir kaut kur valsti. Ja? Tas bija 2000 gads. Jā, es saku, ļoti grūti, garīga grūti valsts, bet tur ir daudz raža. Tur ir liela raža. Raža, garīga raža.
Dievs ļoti gribu darīt crazy stuff tur, bet ir grūti. Svētās gars, es atceros tagad skaidrs runāju, obligāti Sēms, katru nedēļu tu vajag gāvēt, katru nedēļu, vismaz 1 dienas, obligāti, ne kompromis par šito. Atkal, es reiku, jā, paldies, un tad runāju, neēd lielupsgala un neēd cūkgala. Tas bija svētākais runāja. Tas ir tikai personīgais, man nebaidieties. Un nedzer kofiju, 3 lietas. Tāpēc, ka kaut kur ar tavā veselībā būs problēmas tur. Un es atceros tā laiku, kad es dzirdēju, nē, ak, Dievs, nē, lūdzu, nē. Tāpēc, ka es ļoti mīlu lielupsgalā. Ja? Gandrīz katru nedēļu mēs mājās ēd 2-3 kilo. Tas bija crazy. Es nē, lūdzu, nē. Bet es saprotu garīgā princips, ja? Atceros tā, ka mēs vajag vienkārši atdot un Dievs darīt, ko darbs. Labi, atceros, gāvēt katru dienu, tu vajag daudz lūkšanā tur. Ja tu nedarī, tev būs problēmas. Es nāk Latvijā gandrīz, es domāju, 3 vai 4 mēnesī pēc tam kaut kur. Man bija tā pārbaudījums. Veselībā pārbauda. Un tā latviešu, tas bija sieviete, kas bija tā medicīna sieviete, kurš pārbauda. Jā. Pārbauda un paskatās man saka, Sēms, nerunā lielupsgala, neēd lielupsgalu un neēd cūkgalu. Un es biju šokā. Cik kā svētās gars runāju Indijā caur Dieva kalps, un šeit atkal tur medicīniskā cilvēku runāju par tā lietas, ja? Un runāju par kafiju arī. Bet kā, tas bija 2001. gads, un es atceros ļoti grūti veģetārija dzīvē. Un kad es biju, tāpēc kā vienkārši vasaras ir labs dārzaņi, ja? Tas ir svaigs, ja? Bet pēc, jūs zinu, ja? Pēc septembra, oktobra tas ir vienkārši marupē vai čīnieši, ne, folija vai kaut ko, ja? Nav garšo, ja? Un es mēģināju gandrīz 1 gads, un tad pēc tam es sāku ēdi. Vistu tad nebija problēma. Vistus, it's ok, bet es ēdu vistu, un tad lāna, es sāku ēdi lielups, bišķiņ, cūkgala. Kāpēc es saku? Man ir daudz veselībā problēmas, bet ar Dievu žēlastība tagad ir labāk un labāk, tāpēc, ka es pagājušajā gadā svētais gads runāju, sakiet, Sēms, atkal eju uz tā sistēmas. Un tagad gandrīz 1 gads es stop lielups un cūkgala un kafiju arī visu es stop, un tagad ir labāk un labāk. Kāpēc es runāju šitā? Kad Dievs runāja ar mums lietas, mēs nevajag spēlēt tā. Tas ir ļoti svarīgs. Ja? Labi. Un tad ir daudz stāsts, mums bija bērni, 4 bērni nomirīja, bet mums, es un viņa mamma bija 5 bērni, Rebeka ir 1, un tad Efraim, un vēl 3 meitenes. Dievs darīja daudz darba caur svētās gars, ja? Daudz kalpošanā, bija un kalpošanā augt. Un mēs arī pacēli draudze, un es biju ordinācija mācītājs, un tā. Tas ir daudz stāsts par tā lietas, ja? Bet tā lūkšana manā bija pilnīgi kompromiss, personīgas laiks. Un es atceros, es runāju arī ar vīriešiem pirks, es saku, vienalga, cik ir svaidījums ar mums, cik ir Dieva dāvana, draudze obligāti vajag stiprā lūkšana laiks un personīgas laiks ar Dieva vārdu un lūkšana. Un tur bija pilnīgi kompromiss ar manā dzīvē, ja? Tāpēc, ka es biju strādā skolotā un arī darīju Dieva darbs un Dieva kalpošana. Un es atceros tā laiks, daudz reizes svētās gars, ding, ja? Bet es vienkārši
Nu, mums Indijā ir tā teiciens, kad, ja mašīna skrien, if the car is running, let it run. Ja mašīna tā kā iet uz priekšu, lai iet uz priekšu. Jā, nu vienkārši, lai brauc. Ja kaut kur strādā, ejam strādā. Un es atceros, tā laiks, kaut kur vienreiz mēs bija Indijā, un mums bija tā laiks ar vienu praviet sievieti, vecāka mācītājs sieva. Mēs lūkšanā laiks, mēs un viņa mamma un Rebeka arī bija, varbūt es neatceros, mēs abi bija mēs lūkšanā laiks, un tā Dieva kalps, tā mācītājs sieva atver asis un saka, Sams, un katru dienu jūs abi, es un viņa mamma, obligāti 30 minūtes vajag lūkšanā. Obligāti. Nevajag kompromis par tā laiks, jā. Jā, ok. Mēs nāk atpakaļ Latvijā. Un, nu, kā ir bērns, man ir skolotā, un mums ir draudzes, un kalpošanā daudz, es skrienu uz Kuldīga, Liepāja, Valmiera, un arī ir privāti klientiem, un kas notiek? Es domāju, mēs mēģinām vienu nedēļu kaut kur lūkšanā, kopā lūkšanā. Pēc tā vienu nedēļu vai 2 nedēļu pilnīgi stop. Tāpēc, ka, vienkārši aizņem. Kāpēc es runāju šitā? Es neplānoju runāju par liecībā šeit. Man bija kaut kur citā domās, bet es jūtos, ka Svētās Gars vadīja par šīs lietas. Ir kristīga dzīve pamat obligāti lūkšana un laiks ar Bībeli. Personīgas, otra, ja jums ir ģimene, tad ģimene obligāti. Tas ir vienalga, kas notiek ārpus, bet tas ir pamats. Ja jūs nepasargā šito garanti, tas ir laiks jautājums, kad būs crazy, ja? Un tā laiks, bet es atceros tā laiks, es domāju, ka vienalga, kurš krīt, es nekrītu. Tāpēc, ka man bija tā pārliecināt, ja? Ka vienalga, kas notiek, I will not cross certain lines. Es nepārkāpšu noteikts robežas. Kaut kur robežu, ja? Pusstunda obligāti lūgt, mēs stop šito. Mana personīgas lūkšana laiks bija kompromiss. Gāvēšanā, es atceros gandrīz 3 vai 4, varbūt vairāk gads pilnīgi stop. Es vienkārši kaut kur redzu, kad es jūties, es gāvēju pat tā katru nedēļu stop. Un tad bija tā ļoti crazy laiks ar manā dzīvē. Un nāk citā sieviete, es biju tuvu ar tā sieviete, un mēs, tas bija daudz gads tā attiecība, un, kā īsa es runāju, visu sabot, un tā laiks mēs bija, tad mēs arī brauc uz Indiju par rehab, like spiritual rehab. Vairāk tas bija domāts kā laiks, kad rehabilitācija tā garīga lieta, jā. Strādāt. Un vien mācītājs, viņš bija apostoli tā ļoti stipra mācītājs, viņš nāk, un es un viņa mamma un bērni, mēs ejam uz Indiju. Un es atceros, kad visu situācija nāk ārā, es biju šok, protams, draudze visu bija šok, un cilvēki bija šok, bērni bija šok, mana mamma bija, es atceros tā laiks, mamma bija gandrīz kolaps, Man bija sabruka. Sabruka, mana brālis visiem bija crazy dusmas ar mani. Vien brāli saka, es gribu tevi, pilnīgi. Nošaut tevi bišķiņ. Jā. Un tas bija. But jūs saprot, es gribu, kā jūs saprot, ka es skrienu tagad liecībā, bet jūs tā dienas bija crazy, kad tu dzīvoji, katru dienu. Un es atceros, tagad, kad es atpakaļ redzēju, es atceros daudzreiz Svētās Gars runāju, bet pirms
pirms mana kāzā, ja? Pirms mana kāzā, kad es precēs, un pirms es satīju viņa mamma arī, pirms tā, es bija laiks ar gāvēšanā, kaut kad es domāju 21 dienas gāvēšanā kaut kur, un tur tā mana garīga mamma, viņš tagad ir ar Dievu. Bez lūkšana laiks, un sakiet, Sams, tavā nākotnē kaut kur būs laiks, kad tu būs viens. Es atceros, domāju, kas būs. Būs laiks, kad tu būs viens, un tavā ģimene ienes tevi. Ienīdīs tevi. Ienīdīs tevi, un tu būs crazy laiks. Bet tagad tu gāvēt, un tā Dievs Svētais Gars is preparing you for that. Tevi gatavo tam laikam, Svētais Gars. Tu esi ļoti grūti cilvēks, bet Dievs mīl tevi. Tu esi ļoti grūti cilvēks, bet Dievs mīl. Un Dievs vil vādīt tevi tā laiks. Un es domāju, 2 vai 3 mēnesi pirms mana kāzas, mēs bija konferencā, un es slavēšanās, un tā Dievs darīja daudz super lietas. Un tur bija 90 gads vien apostola cilvēku no Austrālijas. Viņš nāk un lūdz par mēs visiem grupā un rokas ar mani un saka, Sams, Dievs tevi, God will do great things with you. Dievs darīs lielas lietas caur tevi. But you will go through crazy crushing. Bet Dievs caur tādām trakām, ka tevi sasmalcina kabalos tādā ziņā. Jā, bet Dievs darīja labs ar tevi. Ja? Labas lietas darīs. Un kad es atpakaļ redzēju tagad, ja? Es redzēju daudz Dieva apsardzība, pareizi, ja? So, kad visus sabrukt, ja? Un es atceros, Latvijā arī bija daudz cilvēku, kurš bija sāpēs par manā stāstu, un mana ģimene mājumā, visu bērns, visu. Un es biju viens Indijā, ja? Un daudz cilvēki, es atceros tā laika, kaut kur cilvēki arī no Dieva bērnu kaut kur sūtīt izziņas vai kaut ko saka, mēs redzēju sapnos, ka Sams ir Elda, ja? Ugunā, ja? Un es atceros tā laika, es vienkārši, kad es biju viens, es vienkārši saku, es gatavu, par Elda, ja? Un, of course, protams, man bija bailes, bet es saku, labi, I deserve this. Es to esmu pelnījis. Man vajag obligāti, lai manā dzīvē būs brīdinājums par visiem, ja? Tā reiz es sēdu mājās, mamma bija un vien praviet nāk, un viņš nezina neko par šī stāsts, ja? Tāpēc, ka tas bija ļoti kaunīgs stāsts un neviens zina par apkaunošanas. Mamma nesaka nevienam, mūsu ģimene nesaka, visi bija kluši. Un kad praviet nāk, mēs visu sēdi. Sams, kad tu nāk no Latvijas? Saka, kaut kur mēnesi ir pagāju. Kā visi kārtībā? Tā. Es saprotu tagad, es latviešu cilvēku. Tā. Mēs saka, paldies, prieks tevi. Tu prieks? Jā, mēs lūkšanu, un man ir bailes, tāpēc, ka es zinu, tagad viņš runā. Mēs un viņš mainīja pilnīgi, tā pravīt mainīja. Viņš redzēja, man saka, Sams, Svētais Gars ir tevi viens jautājums. I was like, okay. Man jau bija tāds okay. Un sakiet, Sams, Svētais Gars ir tevi jautājums. Kur ir cilvēki? Kur ir visu tā kristīšu cilvēki? Un es saprotu. Es vienkārši neatbūties, vienkārši tēt. Bet tagad tu esi viens. Un Dievs tevi saka, es tevi mīlu. Cilvēki aizgāja. Bet
es ar tevi. Un es tevi mīlu. Es biju like šokā. Tāpēc, ka daudzreiz, es atceros vienreiz Svētais Gars sūtīt vienu cilvēku un sakiet, Sēms, kad cilvēki nebija ar tevi, es biju ar tevi. Kad cilvēki nebija ar tevi, kad tevi nebija kalpošanas, neko bija, tā laiks, tu ilgos pret mani. Ilgojas pēc manis. Pēc mani, jā. Tu pavadīji daudz laiks ar mani. Bet tad kalpošanā liels un draudzē liels, un tu biji aizņemt, tāpēc, ka dievkalpo un cilvēku, treneri, lūgt par cilvēku, gāvēt, slāvēt, bet tā personīgās laiks ar mani, tu pazūdies. Kur ir tā visu cilvēku, kurš nāk ar tevi un saka, mācītās, mēs mīlu tevi, paldies Dievam par tevi. Kur ir tā cilvēku šodien? Es vienkārši saku, I'm so sorry. But it's okay. Es mīlu tevi, un es nepadoties tevi. Un tā laiks tā mācītājs Dr. Jones, viņš bija ar mani. Un es biju, manā sirdī bija ļoti akmens, saprotāt? Tāpēc, ka es ļoti ienestu par sevi. Es tevi ļoti ienīdu. Ļoti. Un es biju, es negribu neko, ja? Es biju pat mēģināt, palīdz vai kaut kur bērniem vai kaut kur. Un tāpēc Rebeka sakiet par, ka viņš atpakaļ nāk ar mammu un tā visu bērns nāk atpakaļ. Un es biju tā viena konference ar Dr. John. Un Dr. Jones ļoti iedrošinā man. Un Svētais Gars runāja ar Dr. John, sakiet, nespiedst Samam. Pressure? Neliec spiedienu Samam. Nespiedienu Samam. Tāpēc, ka, un tas ir mana rakstus arī, nekāds spiedz cilvēkiem, ja? So, Dr. John, spiedz man un vienkārši sakiet, ja tu jūties, nāk ar mani. Ja tu jūties, sēd ar mani. Ja tu jūties, lūgt. Ja tu jūties kaut ko. Bet ja ne, tu sēd un es sēd. Un tā leaders conference, un tur bija tā vien mācītājs, kurš sludināja, viņš bija ārzemnieks. Un viņš sludināja laiks. Tāpēc bija spēcīgs sprediķis. Un pēc sprediķis es nāk, tur bija rindā cilvēku, kurš nāk un paldies mācītājs. Un es biju arī rindā. Un kad manā laiks nāk, kad es pašvērš roku, sakiet, paldies par jūsu kalpošanu un viss. Bet viņš nelaidi mana roku, ja? Un viņš vienkārši paskatās, kas ar tevi sauc? Es saku, Samuels, Sams. No kur tu vēl nāk? Es saku, es indīšu, bet dzīvoju Latvijā, ģimenē ir tur, un es nāku, kaut kur laiks es nāku. Ja? Un es atceros, ko viņš saka, viņš vienkārši paskatās, sakiet, the devil deceived you. Vēns tevi apmānīja. Un viņš saka, viena lieta, kad bija šoka par mani. Viņš saka, Satans cilvēku gāvēt pret tevi. Jā, draudz. Bija liela grupa, kas gāvēt pret tevi. Un es vienkārši stāvu, es biju šoka un rindēju cilvēku šeit un Dr. Johnson šeit. Un es nezinu, ko sakat. Es vienkārši stāvu un sakiet, bet Dievs sūtīt tevi atpakaļ tā valsts. Dievs darīja labs. Dievs ir labs un Dievs darīja labs. Kaut kas studiekas, kaut kur. Un pēc tam, bet manas sirds bija akmens. Un tagad es runāju kaut kur kolosāli liecības, kā Dievs darīja, kad sāk manā sirdī atver ar Svētais Gars. Kad bija mana dzimšanas diena, es biju Indijā. Dzimšanas dienā viņa mamma sūtīt man izzina, sakiet, mūsu meita, un viņa sauc, sūtīt tevi dzimšanas diena izzinas. Tas vien manā vecākā, jaunākā meita. Un viņš rakstīja, izzinas, tēti, es tevi ļoti mīlu. I want you to walk with Jesus. Es gribu, lai tu staigā ar Jēzu. Tāpēc, ka tā laiks visu bērns arī dzirdēja, ka tētis ir varbūt Ella, viņš būs brauc uz Ella, viņš ir
crazy, nu tā. Traks. Jā. Tētis, es gribu, ka tu staigā ar Jēzus, bet ja gadījumā tu nestaigā ar Jēzus, tad es braukšu, kur tu braukšu. Un es atceros, es pilnīgi, manas sirds, tas bija akmens sirds, pilnīgi kolaps. Un es atceros tā laiks šātās gaz runāju man skaidru, saka, this is the way I love you. Šis ir tas, Dievs viņam teica, ka šis ir kā es tevi mīlu. I will never let you go. Es tevi nekad neatlaidīšu. Nekad. Vienalga, kas notiek, I will not let you go. I will discipline, es tevi break, but I will neļauj tevi. Pārmācīšu, bet un tā laiks, es satiku citā ģimenē, indiešu draudzē, crazy, traki ticība cilvēki. Jauna pārī, ja? Vīrs un sievas, tad sievietes no arī. Atvainojos, tas ir, jā. Un te no hindu ticība, ja? Un nāk Jēzus. Tas ir kolosāli ticība šī ģimenē, ja? Bet tā sieva ir crazy. Es saku tā, mēs runājam ar vīrišiem, tāpēc, ka es redzēju, tā sieva bija like, no strong, ja, tā strong. Un es saku, nu, kā ir tā laulība? Saku, Sam's crazy, but viņš ir ļoti crazy ticība. Es saku, kas nozīmē? Saku, Sams, kad viņš precējas man, viņa ģimene bija pret viņu, tāpēc, ka tā ir hindūšu cilvēki, ja? Kad viņš ej uz ticībā, kristīšu ticībā, visu ģimene ej pret viņu, ja? Tā sieve, sakiet viņa, ja? Es tevi mīlu. Ja? Man vienalga, kas mana ģimenē, ja pasaulē sakiet. Es tevi mīlu, kur tu brauc, es arī. Ja tu ēļa, es arī. Un tā teicina, tā ticība, tā teicina, tā sieva un tā vīrs completely mani. Viņš ir tagad liela Dieva kalps. Vienmēr sakiet, ka tā mīlestība, kā viņš sakiet man, kur tu es arī un viss, nav šaubas par tā lietas. Un kad tā vīrs un tā sieviete, kad es katru reizi, kad es redzu tā abi ēd tikai no viena plate. What is the plate? No viena šķīvja. No viena šķīvja abi ēd. Mājās, kāzas, kaut kur pasākums, kur ir kaut kur pasākums. Cilvēki visu ēd, un viņi paskatās šī ģimene. Un tā vīrs un sieva ir vienblakš, un viņš ir. Un viņš saka, tas ir mūsu princips. Un vienalga citi fight, strīdā vai kaut kur. Vienmēr ēd no viena. Tas ir tā princips, ja? Un kad es redzēju, es saprotu, oh my God. Un Dievs runāja par tā lietas, ka tas ir tā mīlestība par mana draudze, mana bērne, man ir tā mīlestība, ja? Un tā laiks, un lāna Dievs runājot mana sirdī, soft. Maigā balsī. Maiga. Bet mana sirdī bija tā ļoti nepilna atdošanās, ja, ar Dievā. Nevarēja pilnībā atdot. Pilnībā, tāpēc, ka man bija tā bērna arī par tā citā sieviete, ja. Un pēc tam bija arī otrā bērns, un man bija tā otrā bērns arī to. Un visu ģimene salauz, mums bija atšķirības ar viņa mamma. Izšķirās. Un es atceros tā laiks, pilnīgi visu papēc, un tas bija crazy situācija latviešu imigrācijā sūtīt man izzina, sakiet, tu vajag mēs deporta tevi, tāpēc, ka tavā kāzas vīza ir pabeidz, ja? Visu pabeidz. Un es atceros tā laiks, un tā laiks Svētais Gars, vienu dienu es atceros, Svētais Gars nāk ļoti stipra manā dzīvē. Tas bija oktobra 24.
oktobris. Svētais gars nāk ļoti stipra. Es raudi pilnīgi visu sabūt, es saku, tēvs, ja es nomiru šodien, ok, ja nenomiri, ok, ja bērns aizgāja, ok, ja nav neko, ok, bet vienkārši, lai tavs prāts notieks. Un es vienkārši repented. Es nožēloju savus Un grēkus. visu tīrs, es atceros tā laiks, tas bija Terbatas iela, tas bija laiks ar Ilze Eres mīlestības skolā, tas ir psihologs, kristīšu psihologs. Tā laiks bija tas svētais gars, gandrīz 1 stunda vai kaut ko. Raudi, es vienkārši raudi kā bērns. Raudi. Un kad es piecēlos, es jūties tā stiprā akmen, tā aiz mugurkāns, mana dzīve, garīgā. Un tā laiks, tā citas sieviete arī aizgāja, visu sabūk, es biju viens, dzīvoju, viņa mamma saka, es šķiras, un tā visu pabeidz, un es mājās, un tā laiks svētais gars runāju ar citā pravietu, kur zvani, un saka, Dievs saka, Dievs grib, ka tu katru dienu paņemt vakarēdienas. Tāpēc, kāpēc es saku šito, lai mēs jūs saprot? Tā liela uzbrukums, tas bija manā dzīvē, bija katru dienu, gandrīz katru dienu, šodien arī. Tu nav, you're not worthy. Tu neesi tā kā vērts. You cannot, tu nav, Dievs it's finito for you, ja? Un tev ir beigas, tev vairs. Un vienmēr, es atceros, ir laiks katru dienu, kad ir, it's like vētra, saprotā? Vētra, ja? Tu pazudi, tu dari šito, tu tā, tu nav labs, neko. Bet, kad es paņemtu svētās vakarēdienas, atceros daudzreiz svētās, ko, take communion. Ejam svētā vakarēdienu. Un tas bija kolosāli. Every time you eat and drink, kā Jēzus saka, katru reizi, kad tu ej vai dzer, Jēzus saka, you declare what I have done. tā kā pasludini, ko es esmu darījis. Tas nav par tevi, Tas nav. tas ir par mani. Es esmu tava taisnība, es esmu tava svētuma, es esmu tava purity. What is purity? Šķīstība. Šķīstība. Un es atceros, daudz gadu pēc tam es paņemu svētās vakarēdienas, tā laiks, 8 gadus atpakaļ, ja? Pirmoreiz es reiku, break, es ēdu, mājās, es viens, break. Paldies, ka tu esi mana taisnība, paldies, ka tu esi mana svētuma, paldies, ka tu esi mana šķīstība, paldies, ka tu esi mana priestars, debesis. Tu aizlūgt par mani diena un nakti tava priekšā. Es ēdu un kāds raudi, bet ir deportācijas, man vajag ejus ārā Latvijā. Jābrauc prom no Latvijas. Un tā laiks vien mana privāta klienta, biznesa cilvēka. Vien dienu saka, tev ir deportācija, ja? Es saku, jā, man aizgā ar Latviju. Saka, labi, es vietīju tevi ar bilete, lai tu mierīgs tu brauc uz Indiju. Tā es lieku, iekšā es domā, ok, tas bija Dieva prātā. Bet es atceros, ko svētais gars saka. Es tevi atpakaļ sūtīt Latvijā, un tas ir manā prātā. Tu stāvētu. Un vien citā klienta, privāta klienta, viņš ir slavenāts cilvēku Latvijā, es negribu sakot viņa vārds. Viņš saka, Sams, ne, tev ir bērns, labi, tu šķīries, bet tas ir normāli Latvijā. Tu vienkārši, tu strādā, tu rūpē par ģimeni, tas ir labs. Viņš rakstīja manā vārdā, un es parakstu, viņš rakstīja, es atceros, mēs rakstīja izziņas uz prezidentu, tas bija, es domāju, tā laiks bija Vajonis, es domāju. Vajonis un Pučinskis bija tā premjerministrs, es atceros. Inārā bija tā Saeima priekšsēdētājs, es atceros daudz izziņas. Lūdzu, man ir deputācija izziņas, es biju daudz gadu dzīvoju šeit, varētu es dzīvoju šeit. Un visu izziņas nāk atpakaļ, saka, mēs redzēju jūsu visu stāstu situācijā, mēs saprotu, tu esi labs cilvēks, tu skolotā, tu daudz gads skolotā skolā, bet žēl,
tas ir Latvijas Satversmē likums, mums nav citā varianta, jums vajag aizgāja ārā, un kad jūsu vecāka meitā, kad viņš būs 18 gads, tad viņš iespēja, ilūzija. Un es atceros tā laiks, kad saka, tu dari, ko tu gribu darīt, pabeidz, tagad atpūtas, vienkārši atkal. Saka, thank you, Father, for the blood. Paldies par asins. Viena nedēļa, ne, 1 vai 5 dienas pirms man vajag deportācija, ja? Nāk izziņas no latviešu pilsonīgās imigrācijas. Labi, pirms es saku tā, jūs zinu, kas ir, kad ārzemnieks nāk Latvijā dzīvo, kas ir tā vīzas? Atceros, jūs zinu? Jūs zināt, kāds ir tās vīzas? Viens ir darba vīzijas. Viena ir darba vīzija. Ja. Laulības. Kas? Mācības, jā. Un arī īpašuma. Bet tas ir 3000 kaut kur eiro, jā. Un es atceros tā laiks imigrācijā viens cilvēks, vecāks sieviete, viņš zinu mani, un saka, Sams, ātrāk, precēs kaut kur Latvijā, tad būs neproblēmas. To visu. Un man neiespēja strādā darbā, tāpēc, ka es neoficiāli skolotā, tāpēc man nav latviešu pedagoģija izglītība, ja? To imigrācija, sorry. 5 dienas pirms deportācijā nāk izziņas no imigrācijas, saka, mēs paskatīs tavā situācijā un mēs tevi dod vīzija, tas sauc ir neredzamai apstākļi vīzija. Neredzamā apstākļi. Kam tas? Jā, neparedzamies apstākļi vīzija. Un visu tā cilvēku bija šoka. Visu cilvēku. Un tā ārzemnieki cilvēku saka, mēs nekādi dzirdēja par tā vīzija. Ja? Un kurš tā latviešu draugs, kurš turks man mums saka, neparedzamai, kāda vīzija. Un es atceros, es skrienu, tāpēc, ka man bija citā kaut kur dienu, tikai pirms depauzē skrienu uz latviešu imigrācija ofisa, un es dod tā papīru un tā sieviete arī. Bet saprotā, kāpēc es saku šito iedrošinām mēs visiem? Kad Dievs saka vien lietas, tad vienalga, kas notiek? Bet kad Dievs saka, tad būs. Un tas nav par mūsu taisnību, bet viņa taisnība. His righteousness. Viņa taisnība ir mūsu spēks. Un es vienkārši atpūtos, un tā sieviete, imigrācijas sieviete ārprāts, un viņš zvani citiem, runāju ar kolēģiem, un pēc tam nāk un bija 5 gadus. Un pēc 5 gadus viņš, un tagad es esmu pastāvīgais vīzijā. Tas ir, pastāvīgi neparedzam pastāvīgi. Un tas bija kolosāli. Es atceros, mana studenta, citā ārzemnieki saka, tas ir crazy. It's not possible. Tas nav iespējams. Tas nav pie. Because tikai viena lietas vajag. Citā viena iespēja ir, kad saimā nāk kopā visu 100 deputātu, un tad vajag diskusija par saimā. Un saka, jā, mēs dod viņai tā, ja? Bet tas neko, ja? Halleluja. Es vienkārši iedrošināju jums, ja? That until God says finish, līdz Dievs pasaka viss, tā kā beigas, it is not over. Nav beigas. Halleluja. Un es biju tagad gandrīz 8 gadus pēc šķirašanas, un viņa mamma precēs, un atkal precēs, un tā laiks es atceros, es biju lūkšana, laiks ar Dievu, un Svētais Gars runāja man ļoti skaidri. Saka, tev ir 2 variants. Tu arī precēs, ja tu gribu manā prāts. Un es saku, tēti, tava prāts. Un saka, manā prāts, my will for you. Mana griba par tevi. Es tu neprecēs, neko. Un vienkārši tu viens un dzīvo. Ja? Un tu rūpē par bērnu un dari darbu. Un kad es atver durvis, tad tu sāk atkal kalpot man. Ja?
Un tas ir gandrīz 8 gadus, un paldies Dievam, man ir miers. Un es atceros, kad Svētais Gars runāja tā, es eju uz bērniem bija ar mani tā laikā. Nesakiet, ka Svētais Gars runāja, ka man vajag rūpēt par jums, un vienkārši viens. Visu bērns raudi, visu piec. Un es atceros, manā dēls, sakiet man, Efraims, viņš sakiet, tētis, I hope when I grow up, I'll be a dad like you. Es ceru, ka tagad es pieaugšu, es būšu tāds tētis kā tu. You know, and you're my hero, something like that. Tu esi tā kā mans varonis. Un es biju atceros, un tā laika mana mamma, mēs runājam ar mana mamma. Un mana mamma, un es mamma nezinu, ko Dievs sakiet man. Mana mamma sakiet, no labi. Viņa ir apprecējusies? Labi, she is married. Yeah. But for you, bet priekš tevis, I don't agree with it. Es nepiekrītu, ka tu apprecējies vēl. Now you just take care of the children. Tagad vienkārši rūpējies par bērniem. And serve God. Kalpo Dievam. And work. Un strādā. Kāpēc es saku šito? Mums vienmēr ir divas ceļas. Yeah? We always have two options. Mums vienmēr ir tikai divas opcijas, divi ceļi. We can do what we want. Mēs varam darīt to, ko mēs gribam. Or we can do what God wants. Vai mēs varam darīt to, ko Dievs grib. And interesant dzīvē ir that if we want to do what we want, interesanti ir tas, ka ja mēs gribam darīt to, ko mēs gribam, we can also twist God's word. Mēs varam arī tā kā pamainīt vai Dieva vārdu. Jā, Dieva vārdu. Sakiet, tas ir no Dieva vārdu. But for me, vienmēr Svētais Gars vadīja vienu ļoti simple principles. Vienkārši principu. Lay down your life. Tā nodot savu dzīvi. For me. Manā priekšā. That's it. Es esmu kungs. Es tevi vadīju. Vienkārši tu atsūti. And encouragement for you. Iedrošinājums jums. Jā, jums, kāpēc es runāju šīs stāstas visu, ja? Lai jūs sapratu. Daudz lietas, man ir daudz liecības, ko es saku, bet es gribu atceros vienreiz, kad es biju Indijā, tā laiks, kad es biju crazy situācijā ar manā prātā. Vienreiz es paskaties ventilators. Jā, Indijā tā ventilators. Es paskaties šito, un bērns visu bija Latvijā, un bija crazy situācija, un es vienkārši paskaties tā ventilators, un es like, varbūt, vienalga, ko es darīju, tagad ir visi pabeigts, un es braucu uz Ella, varbūt es ātrāk, tad es braucu uz Ella, kāpēc dzīvoju pasaulē. Un es domāju, ka dari pašnāvībā, ja? Un es atceros, tas bija kā 4 vai 5 rītā. Es paskaties un es domāju, varbūt tagad es darīju tā pašnāvībā. Un tā laiks vienkārši tā jūtīšanas. Paskaties tā vai e-past. Un kad es atveru e-past, tur bija tā laika, bija vien e-past no vienas manā draugs. Viņš lūg par mani daudz, ja? No Norvēģija. Un es atceru, ko viņš saka, Sam, I don't know what is happening. Es nezinu, kas notiek. But Svētais Gars pamudināt man, and I've been praying in tongues for a long time. Esmu tā mēlēs lūdzu par tevi ļoti ilgi. Svētais Gars vienkārši gribu sakēt tevi, that I love you and I am still with you. Something like that. Es tevi mīlu un es tevi joprojām esmu ar tevi. Un tā laika visu tā tumsībā. Pazuda. Why I'm saying this? Kāpēc es to stāstu? Es nezinu, kas ir jūsu stāsts. Es nezinu, kas ir jūsu situācija. Es nezinu. Bet Svētais Gars zina. Yeah? My message is a message of hope. Mans vēstījums ir vēstījums ar cerības. Es atceros, ko Svētais Gars runāja man saka. I who started the good work in your life. Es, kurš iesāku labot darbus tavā dzīvē. And I'm faithful to finish it. Es esmu tā kā uzticams tajā, kas to pabeigšu. Hallelujah. Viņš ir alfa un omega. Viņš ir sākums un gals. Un tas bija manā lielākais revelation. What is revelation? Atklāsme. Atklāsme. Es atceros, pirms
man bija tā pārliecināta, ka vienalga, kas notiek, es nekrītu. Tagad, kā Dāvids saka 16 psalmam, viņš saka, kungs, tu esi man, actually, varbūt mēs lasītu tā Bībeli, tā 16 psalmi, 1 un 2 vārds. Varētu lūdzu tādu skāli lasīt. 16 psalms, 1 un 2. Kurš 16 psalms, jā. saka? Jā, 1 un 2. Pasargi mani Dievs, jo es paļaujos uz tevi. Jā. Es saku uz to kungu. Jā. Tu esi mans kungs. Stop. Tu esi mans kungs. Next. Bez tevis Bez tevis man nevajag man nevajag nekāda cita laba. nekāda cita laba. Angļu valodā, es patīk angļu valodā. Tu rakstīji, God, you are my God. Dievs, tu esi mans Dievs. You are the only good in me. Tu esi vienīgais, kas labais man. Hallelujah. You are the only good in me. Tu esi vienīgais labais man. Un atkal, un es redzēju, kā Dievs darīja mierināt bērniem, situācija stabilitāte. Stabilizējās. Un gandrīz viens vai kaut kur laiks atpakaļ svētēdās saka, tagad Lāna, es atveru durvis, ka tu sludināt vai liecība par mani, ja? Un tad viena draudze ir aicināt, un tagad mācītās sēļos aicināt, un es biju pilnīgi šoka. Gandrīz katru dienu es atceros mana mamma, ja? Es atceros tā laiks, kad es biju daudz grūti laiks, un es pašnāvībā gribu bērns, un viņa mamma bija Latvijā, un es dzirdēju citiem cilvēkiem, tu šito labs, es dzirdēju daudz tās par mani, un es biju like, oh, what is going on? Kas notiek? Es atceros tā visu laiks, un mana mamma tā laiks raudi Dievu priekšā, ja? Es iedrošinu katru mammu šeit, ja? Mammas un tētis arī. Mana tētis nomira, bet es atceros, raudi Dievu priekšā. Un es atceros, mana mamma saka, tu apsolīja man, kad viņš runāja ar Dievu. Tas ir tā autoritāte, ja? Mums nav, kad kaut kur reizēs dzirdēju lūkšanā, ja? Ir Dievs, nu tā, vērgi, saprotā? Vērga mentalitāte. Mentalitāte. Bet, kad es redzu daudzreiz mana mamma, kad lūkšu, saka, tu apsolīja man par manam dēlam. Tu apsolīji man. I am not going to let you go. Es tev nelaidīšu vaļā. Un es atceros daudzreiz paskaties, mana mamma is like, how can she pray like this? Kā tu vari tā lūgt, mamma? How? Kā? And I was telling my kids, vakar mēs bija, kad mājās lūkšanas, es saku, saprotāt, tas nav par tevi ir talanti vai nav. Tev ir mājās vai nav? Cilvēki ir vai nav? Cilvēki tevi patīk vai nav? Cilvēki tevi ticēt vai nav? Galvenās lietas ir, kas ir starp tevi un tēti. Ko viņš domā par tevi? Tas ir galvenā. Un Svētais Gars daudzreiz runāja man, saka, Sems, tu eju šito visu, lai tu saproti, ka dāvana tas ir no mani, es tevi dod dāvana un cilvēku nāk, bet nekad ļaujam cilvēku šeit vai šeit. Šito ir tikai par Svētā Gara. Šito vieta mūsu sirdī, it is only for the Holy Spirit. Priekš Svētā Gara. Un viss, kad tu nāk par tā situācija, ja, kur šito ir tikai Svētā Gara. Ar Santa Barbara, tad tur būs tā autoritāte tavā dzīvē, kur tu zinu, ka tevā sirdī ir tikai Jēzus, un tur tā laiks tev būs tā autoritāte Dieva priekšā nāk. Tēti, tu apsoli man nav, kas notiek šeit. Man nav, kas mana dēls darīja, vai meitā darīja, vai vīrs darīja, vai sieva darīja. Man nav. Tu apsoli man. Un es stāvēšu šeit, man vajag šito,
Un es atceros cilvēku, kad kaut kur cilvēks saka, Sēms, kāpēc tu visu katru dienu dari tā, vakarēdienas? Tas ir nenormāli vai kaut kur. Vien bija stāsts, un tas ir kolosāls stāsts, kas notiek ar manā draugs. Viņš ir, viena liela māsītājs Indijā. Viņa sieva bija bišķiņ kāvē un saprot, ka viņa bija vēzis. Krūts vēzis. Un darīja daudz medicīniskā un visu, un tad pēdējā ir terminal stage. Pēdējā stadija. Pēdējā stadija. Tur ir onkoloģija. Lūkšana, daudz draudzē, lūkšanas, visu pasauli, cik draugi visu lūkšanā gāvēt. Viņai bērns raudi Dieva priekšā, visu pat. Un tā laiks dzirdē, kaut kur Dieva dēls, kaut kur Dieva kalps runāja, viņu saka, tu un tava sieva slimnīcā darīja tā, vakarēdienas. Tas bija crazy, ja? Tāpēc, ka tas nav normāli. But when you are desperate, you are ready to do anything. Bet tagad tu izmišķi, tu gatavs izdarīt ko? Man draugs un viņa sieva, gandrīz pavērt. Un tas ir spēcīgs. Jesus, by your stripes I am healed. Your body was broken for me. And this declares that you are coming. Tu nāk atpakaļ. Mēs slavēju tevi. Tu esi mūsu taisnība. Tu esi mūsu svētums. Tu esi mūsu veselība. Pēc 3 dienas pilnīgas iešanas. Pilnīgi. Doktors šok. Un tagad es dzirdēju daudz, mana draugs arī garīga draugs un tā daudz cilvēku tagad arī. Gan katru dienu. Es mēģināju, cik iespēju katru dienu mājās ar bērniem arī. Why I'm saying this? Kāpēc šito stāstu? Un es gribu stop here, ja? Actually, labāk mēs lasījām un tad mēs lūkšu. Okay. Hebreja 11. Ebreja 11. Tā ticībā nodaļā. I think in Hebrews tas ir 11.6. Tas ir ļoti slavinātais rakstvieta. 11.6. Ātrāk, sastā. Lūdzu, lasi. 11 sastā. Jā, Hebreja 11 sastā. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas Dieva griežās, nāk ticēt, ka viņš ir. Un viņš tiem, es meklēju, atmaksā. Un pēdējā 1. korintiešu lūdzu. 1. nodaļa, 1. korintiešu, 1. nodaļa. 1. korintiešu 1? Jā, 1. nodaļa. Un lūdzu lasi no 26. 26. Raugai, vai skatāties, brāļi, savus aicinātos? Nav dzirdēja? Jā, mūsu aicinātu, jā. Nav tur taču daudz pasaules gudro. Aha. Nav daudz vareno. Jā. Nav daudz augsti zinušo. Jā. Go on. Jūs esat arī? Jā. Bet kas ģeķīgs pasaulē? Bet kad ģeķīgs pasaulē, jā. To Dievs ir izredzējis. To Dievs
izredzēs. lai liktu kaunā gudros. Lai liktu kaunot gudros, ok? Un kas nespēcīgs pasaulē, Un kas nav spēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stiklos. halleluja. Nākamā. Un kas pasaulā zemes un nicināts, Jā. un kas nav nekas, Un kāds nav nekas, tas ir crazy, atkal. Un kāds nav nekas, to Dievs ir izredzējis, to Dievs izredzēs, jā. lai iznīcinātu to, kas ir kas. Halleluja. Nākamā. Tas nav Atvērts, tas ir reklāma pauze. Nu, nākamā. Lai nekas, kas ir miesa, I love this. Es ļoti mīlu. Zirdi šito ļoti uzmanīgs. Atkal. lai nekas, Lai nekas, tas ir miesā, nelielās Dieva priekšā. nelielās Dieva priekšā. Halleluja. Halleluja. Nākamā. Pateicoties viņam, Pateicos viņam, esat jūs vienībā esat vienībā ar Kristu Jēzu. ar Kristu Jēzu. Because of him, Viņa dēļ we are in Christ. mēs esam Kristus. Ok, kas ir nākamā? Kas mums kļuvis par Dieva Kas man kļuvis, kas? Dieva gudrību, gudrība pirmā, next. par taisnību,